Čau, skrējēji! Vai esi pamanījis, ka skrien jau vairāk kā mēnesi? Ar to es arī tevi apsveicu. Ceru, ka tu jūties lieliski. Šajā nedēļā, kā vienmēr, paredzēti 2 treniņi, un abi ir diezgan līdzīgi, taču ar diezgan būtisku atšķirību. Kā vienmēr, treniņu iesāc ar 5 minūšu iesildīšanos, un, kad dodies skriet, veic 4 minūšu skrējienu ar 70% intensitāti. Tā būs tāda intensitāte, kurā tu spēj sarunāties, taču ne brīvi un pilnos teikumos. Pēc 4 minūšu skrējiena 1 minūti soļo, un šādu kombināciju veic 6 reizes. Papildus pēc šīm 6 reizēm vēl pievieno 2 minūšu soļošanu, lai esi pakāpeniski un lēnām noslēdzis treniņu. Otrs skrējiens šajā nedēļā pēc būtības ir tieši tāds pats kā pirmais. Skriešanas daļu veicot ar 70% intensitāti, taču skriešanas daļa būs 5 minūtes, bet soļošana pusotru minūti. Un šo kombināciju 5 plus pusotrs veic 5 reizes. Atšķirība no pirmā skrējiena ir tā, ka skriešanas daļa paliek vairāk kā iešanas daļa. Abi skrējieni pēc laika kopējā treniņa ilguma būs plus mīnus vienādi, taču jutīs atšķirību tajā, cik daudz esi skrējis. Lai tev izdodas, un gaidīšu pievienošanos arī nākamnedēļ.